18. nodaļa. Atsacīšanās pilnība kā Gītas secinājums. Arjuna sacīja: stiprinieki, jutekļu valdnieki un Kešī dēmonu nogalinātāji, es gribu saprast, kāds ir atsacīšanās un atsacīšanās dzīves kārtas mērķis. Dieva augstākā personība sacīja: par atsacīšanās dzīves kārtu jeb sanjāsu diženi gudrie sauc atsacīšanos no jebkuras materiāla vēlmju radītas darbības. Par atsacīšanos viedies sauc atsacīšanos no visiem darbības augļiem. Viena gudri apgalvo, ka jebkura auglīga darbība nav pareiza un tāpēc atmetama, bet citi saka, ka no ziedošanas, dāvanu došanas un askēzes nekādā gadījumā nav pieļaujama atteikšanās. Labākais no bāratām, klausies, ko es tev teikšu par atsacīšanos. Tīģeri starp cilvēkiem rakstos teica, ka atsacīšanās ir trejāda. Nav pieļaujama atsacīšanās no ziedošanas, dāvināšanas un askēžas. Šie darbi jāveic. Ziedojumi, dāvanu došana un askēzes attīra arī diženas dvēseles. Tas viss jādara kā pienākums bez pieķeršanās un brīvam no domām par augļiem, Prithas dēls. Tādas ir manas domas. Nav pieļaujama atsacīšanās pildīt noliktos pienākumus. Ja cilvēks meldu dēļ atsakās pildīt noliktos pienākumus, tad tāda atsacīšanās ir atsacīšanās tumsībā. Kurš atsakās pildīt noliktos pienākumus aiz bailēm, no ķermeņa neērtībām, vai tādēļ, ka tas varētu sagādāt raizes, tas atsakās kaislībās. Tāda rīcība nav veicinoša priekš atsacīšanās. Arjuna, ja cilvēks tikai tāpēc pilda nolikto pienākumu, ka tas ir jāpilda, un atsakās no materialistiskās sabiedrības un pieķeršanās darba augļiem, tad viņa atsacīšanās ir atsacīšanās skaidrībā. Saprātīgs cilvēks, kurš patiešām atsacījies un vienmēr ir skaidrībā, brīvs no nelabvēlīgas darbības, ienīšanas un brīvs no pieķeršanās labvēlīgai darbībai. Viņš ir brīvs no šaubām par to, kas jādara, un brīvs no šaubām par to, kas nav jādara. Iemiesūtai būtnei nav iespējams pilnīgi izbeigt darboties, taču tas, kas atsakās no darbības augļiem, ir patiešām atsacījies. Kas nav atsacījies, tas pēc nāves saņem trejādus darbības augļus, gribētus, negribētus un jauktus. Bet tam, kas dzīvo atsacīšanās kārtā, nav ne jācieš, ne jābauda. Stiprinieki Arjuna, Vedanta norāda, ka jebkurai darbībai ir 5 priekšnoteikumi. Klausies, kādi tie ir. Darbības vieta, jeb ķermenis, darītājs, dažādi jutekļi, daudzas un dažādas piepūles un visbeidzot virsdvēseli. Tie ir 5 darbības priekšnoteikumi. Visu labo un visu slikto, ko cilvēks dara ar ķermeni, prātu un runu, nosaka šie 5 priekšnoteikumi. Kurš uzskata sevi par vienīgo darītāju un neņem vērā šos 5 priekšnoteikumus, tas nav īpaši saprātīgs un neredz lietu patieso būtību. Kura darbības brīvs no viltus es, vadības, kura saprāts ir tīrs un brīvs, tas šai pasaulē arī nogalinot nav izdarījis nogalināšanu. Viņš ir brīvs no sapīšanās savu darbības sekās. Zināšanas, zināšanu mērķis un zinātājs ir 3 darbības ierosinātāji. Jutekļi, darbs, darītājs ir 3 darbības veidotāji. Saskaņā ar 3 materiālās dabas īpašībām ir trejādas zināšanas, darbības un darītāji. Tagad klausies, ko par tiem teikšu. Zināšanas, ar kurām cilvēks visās dzīvajās būtnēs redz vienotu garīgo dabu par spīti tam, ka būtnēm ir neskaitām un dažādi veidoli, ir zināšanas skaidrībā. Zināšanas, ar kurām cilvēks dažādos ķermeņos redz dažādas dzīvās būtnes, ir zināšanas kaislībās, un zināšanas, ar kurām cilvēks pieķeras vienam darbības veidam, it kā tas būtu vienīgais. Vājas zināšanas bez jēgas par patiesību ir zināšanas tumsībā. Pareizi vadīta darbība, kas veikta bez pieķeršanās,
bez mīlestības un naida, bez vēlmes baudīt augļus, ir darbība skaidrībā. Bet darbība, kas veikta ar lielām piepūlēm un vēlmi baudīt, darbība, ko nosaka viltus es, ir darbība kaislībās. Darbība, kas veikta maldos, pretrunā ar svētiem rakstiem, nedomājot par nākotnē sagaidāmo verdzību un citiem nodarīto ļaunumu, ciešanām, ir darbība tumsībā. Kurš ar lielu apņēmību un aizrautību pilda pienākumu, brīvs no materiālās dabas īpašībām un viltus es, vienāds gan panākumos, gan neveiksmēm, tas darbojas skaidrībā. Kurš ļoti pieķēries darbībai un tās augļiem un vēlas tos baudīt, kurš ir alkatīgs, nav tīrs, vienmēr skaudīgs, pakļauts priekiem un bēdēm, tas darbojās kaislībās. Kurš vienmēr darbojas pretrunā ar rakstiem, kurš ir materiālisks, stūrgalvīgs, melīgs, vienmēr aizskar citus un ir slings, īgns un lēns, tas darbojas tumsībā. Klausies, bagātība iekarotāja, tagad es tev sīki aprakstīšu dažādas izpratnes un noteiktību, kas atbilst 3 materiālās dabas īpašībām. Pritkas dēls, ja cilvēks saprot, kas jādara un kas nav jādara, no kā jābaidās un no kā nav jābaidās, kas sasaista un kas atbrīvo, tad viņa saprāts ir skaidrībā. Pritkas dēls, ja cilvēks nespēja atšķirt reliģiju no bezdievības, nezina, kas jādara un kas nav jādara, tad viņa saprāts ir kaislībās. Ja cilvēks maldu un tumsības dēļ bezdievību uzskata par reliģiju un reliģiju par bezdievību un vienmēr iet aplamu ceļu, tad viņa saprāts ir tumsībā. Pritkas dēls, noteiktība, kas nav salaužama, ko joga padara brīvu no satricināšanas, noteiktība, kas ļauj vadīt prātu, dzīvības un jutekļu darbību, ir noteiktība skaidrībā. Arģuna, bet tā noteiktība, ar kuru cilvēks dzenas pēc darbības augļiem reliģijā, saimnieciskajā attīstībā un jutekļu apmierināšanā, ir noteiktība kaislībās. Pritkas dēls, tā noteiktība, ar kuru cilvēks nevar tikt vaļā no sapņošanas, bailēm, žēlabām, īgnuma un maldiem, tāda nesaprātīga noteiktība ir noteiktība tumsībā. Labākais no bhāratām. Tagad es tev vēstīšu par 3 laimi, kādu bauda saistītās dvēseles, un kura reizēm dara galu visām ciešanām. Laime, kas sākumā var likties inde, taču beigās izrādās nektārs, un kas atmodina cilvēkā sevis apziņu, ir laime skaidrībā. Laime, kas rodas jutekļiem, saskaroties ar to priekšmetiem, un kas sākumā liekas kā nektārs, taču beigās izrādās inde, ir laime kaislībās. Un laime, kas ir akla pret sevis apzināšanos, kas ir maldīga no sākuma līdz galam, kas rodas no miega, slinkuma, maldiem, ir laime tumsībā. Nav tādas būtnes arī pie padieviem augstajās planētās ne, kas būtu brīva no šīm 3 materiāliskās dabas klēpī dzimušajām īpašībām. Ak, ienaidnieku soģi, brāmaņi, šatrī, vaišas un šūdas atšķiras ar īpašībām, kas radušās no viņu dabas atbilstoši materiāliskajām īpašībām. Miers, pašsavaldīšanās, askēze, tīrība, pacietība, godīgums, zināšanas, gudrība un reliģiozitāte ir brāmaņu jeb skolotāju dabiskās īpašības, kuras izpaužās viņu darbībā. Varonība, spēks, noteiktība, attapība, drosme kaujā, augstsirdība un vadīt prasme ir dabiskās kšatriju jeb vadītāja darbības īpašības. Lauksaimniecība, govju aizsargāšana un tirzniecība ir dabiskās vaišu jeb lauksaimnieku un tirgotāju darbs, bet šūdrām jeb palīgstrādniekiem jāstrādā un jākalpo citiem. Ik viens var sasniegt pilnību, sekojot savām darbības īpašībām. Tagad klausies, kā to izdarīt.
Cilvēks var sasniegt pilnību, pildot savu pienākumu, ja godina Dievu kungu, visu būtņu avotu, kas visu caurstrāvo. Labāk kaut nepilnīgi pildīt savu pienākumu, nekā pilnīgi darīt citu darbu. Darot pienākumu, kas atbilst cilvēka dabai, cilvēks ir atbrīvots no grēcīgas pretdarbības. Kā uguni klāja dūmi, tā katrām pūlēm ir kāds trūkums, tāpēc cilvēkam nav jāatsakās no darba, kas radies no viņa dabas, kaut arī tas, varbūt, ir trūkuma pilns Kuntī dēls, kas vada pār sevi, ir brīvs no pieķeršanās un atmet visas materialistiskās baudas. Tas ar atsacīšanos var sasniegt augstāko brīvību no pretdarbībām. Kuntī dēls, tagad es tev īsumā pastāstīšu, kā cilvēks, kas sasniedz šo pilnību, var sasniegt augstāko pilnību, Brahmanu un augstākās zināšanas. To, kurš šķīstīs saprāts un kurš ar noteiktību valda pār prātu, atmetot jutekļu apmierināšanas priekšmetu, un ir brīvs no pieķeršanās un nepatikas, kurš dzīvo vientuļā vietā, maz ēd, valda pār ķermeni, prātu un runu, kurš vienmēr ir iegrims sevī, atsacījies no visa, brīvs no viltus no viltus spēka, no viltus lepnuma, iekāres dusmām un pieķeršanās materiālām lietām, kurš brīvs no jau kā uzskatīšanas par savu un ir mierīgs, tas noteikti nonāks sevis apzināšanās līmenī. Kurš pacēlies pāri visam, tas tūlīt izprot augstāko Brahmanu un iegūs pilnīgu prieku. Viņš brīvs no žēlošanās un vēlmēm, ko iegūt. Viņš ir vienāds pret visām dzīvām būtnēm. Šādā stāvoklī cilvēks uzsāk tīru, garīgo kalpošanu Mani, Dieva augstāko personību, var patiešām saprast tikai ar garīgo kalpošanu. Kad cilvēks ar bhaktī pilnīgi apzinās mani, tad viņš var ieiet manā valstībā. Lai gan mans tīrais bhakta dara visādus darbus, viņš, manis aizsargāts, ar manu žēlastību, sasniedz mūžīgo un neiznīcināmo mājvietu. Jebkurā darbā paļaujies uz mani, un es tevi aizsargāšu, kalpo man un pilnīgi apzinies mani. Ja tu apzināsies mani, tad ar manu žēlastību pārvarēs visus saistītās dzīves šķēršļus. Bet ja darbosies viltus es apziņā un bez manu norādījumu klausīšanas, tad pazaudēs sevi. Ja tu atteiksies no manas gribas pildīšanas un izvairīsies no cīņas, tad būsi izvēlējies pažušanas ceļu, kaut arī tava daba vienalga tev piespiedīs cīnīties. Kuntī dēls, tikai maldos tev tagad nav griba darīt tā, kā es teicu, bet tava daba vienalga tev piespiedīs darīt to pašu. Arģuna, visaugstākais kungs mājok vienā sirdī un vada visu būtņu gaitas, bet būtnes tikai sēž materiālās enerģijas radītajā mašīnā. Bharatas pēctece, pilnīgi uztic sev viņam, ar viņa žēlstību tu iegūsi pārpasaulīgu mieru un sasniegs augstāko mūžīgo mājvietu. Nu es tev esmu atklājis zināšanas, kas ir vēl lielāks noslēpums nekā iepriekšējās. Labi apdomā visu un dari, kā vēlies. Tu man esi ļoti dārgs, un tāpēc es tev došu augstākos norādījumus. Atklāju pašas noslēpumainākās zināšanas. Klausies, es tev stāstīšu tevis labad. Vienmēr domā par mani un kļūsti mans bhakta, godā un cildini mani, un tu noteikti atnāks pie manis. Es tev to apsolu, jo tu esi man ļoti dārgs draugs. Atmet visu veidu reliģijas un uztic sevi vienīgi man. Es atbrīvošu tevi no visu grēku pretdarbībām. Esi brīvs no jebkādām bailēm. Šīs noslēpumainās zināšanas aizliegts atklāt tiem, kuri nav askēti, kuri nav bhaktas, kuros nav garīgās kalpošanas un kuri apskauž mani. Kurš šo visaugstāko noslēpumu atklāja bhaktām, tas noteikti sasniedz tīru, garīgo kalpošanu un atgriežas pie manis.
Šai pasaulē man nav un nebūs dārgāka kalpa par viņu. Un es pasludinu, kurš apgūs mūsu svēto sarunu, tas godina mani ar saprātu, un ik viens, kurš to klausās ar ticību un bez skaudības, atbrīvojas no grēku pretdarbībām un sasniedz svētīgākās dievbijīgo planētas, Pritkas dēls, bagātība iekarotāja. Vai tu uzmanīgi klausījies? Vai tava neziņa un maldi ir izklīduši? Arģuna sacīja: Dārgais Krišna, ak nemaldīgais, nu mana malda ir prom, ar tavu žēlstību esmu atguvis atmiņu. Tagad es esmu stingrs un brīvs no šaubām. Es darīšu tā, kā tu teiksi. Saņģaja sacīja: Tā es noklausījos divu diženu dvēseļu, Krišnas un Arģunas sarunu. Tā bija tik brīnišķīga, ka mana mati ceļa stāvus. Ar Vjāsas žēlastību šo visnoslēpumaināko sarunu es dzirdēju tieši no visa misticisma valdnieka Krišnas, kurš pats to vēstīja Arģunam. Valdniek, vairāk kārt atceroties šo brīnišķo un svēto Krišnas un Arģunas sarunu, es priekā trīsu: Valdniek, atceroties apbrīnojamo kunga Krišnas veidolu, man pārņem aizvien lielāks un lielāks izbrīns. Un atkal man sirds pildās ar līksmi. Kur ir Krišna, visu mistiķu pavēlnieks, un kur ir Arģuna, visdiženais strelnieks, tur noteikti arī ir bagātība, uzvara, brīnumains spēks un tikums. Tā es uzskatu.